Kosmosa izziņas centrs piedāvā nodarbības un izglītības programmas. Lai darbotos kosmosa nozarē, ir nepieciešams tādas būtiskas prasmes kā kritiskā domāšana, jaunrade, digitālā pratība, teksta pratība, protams, nepieciešams arī zināšanas STEM jomās. Bet tas nav vienīgais. Svarīgi ir arī prast sadarboties un sarunāties savā starpā. Kosmosa izziņas centra izglītības programma ir būvēta balstoties uz šo prasmu un STEM zināšanu attīstīšanu, kas ir nemazāk būtiski arī praktisko izmantošanu. Izglītības programmas ietvaros dalībnieks iepazīstās ar kosmosa industrijas šī brīža lomu savā ikdienā, kā arī būtiskākajiem nākotnes mērķiem, piemēram, misija Mars 2050, misiju, kurā viņi varēs paši piedalīties. Nodarbību laikā tiek risinātas reālas problēmas situācijas, kas ir būtiski visas nodarbības sevi ietver izglītības standartā iekļautos sasniedzamos rezultātus. Vai visiem ir jākļūst par astronautiem? Nē. Kosmosa nozarē ir ļoti daudz dažādas iesaistītās jomas. Būtiska loma ir cilvēkiem uz Zemes. Misijas kontrolē, tie seko līdzi, vada, atbalsta astronautus viņu ikdienas darbā. Izglītības programmas ir pieejamas visiem vispārējās un profesionālās izglītības vecuma posmiem. Izglītības programma ir resurss pedagogam un saturs ir veidots skolēnam aizraujošā, saistošā veidā.